Tas ir visdīvainākais, ka tu vari gulēt blakus savam partnerim un joprojām justies kā uz vientuļas salas. Nevis tāpēc, ka viņš tev nemīl, bet tāpēc, ka tavas sirds neprot pieņemt klātbūtni. Tas nenotiek šodien. Tas sākās tad, kad tu biji maza. Kad drošība mājās nebija kā silta saga, bet kā plāns ledus. Katru dienu tu nezini, vai tas izturēs. Kad vecākus sejās nevarēja nolasīt, ko viņi jūt. Vienu brīdi labi, nākamajā viss mainās, un bērns klusībā iemācās, ja nu kas, man jātiek galā vienai. Es nevaru pilnībā atslābt, jo vienkārši es nezinu, kas man sagaida nākošo. Es nevaru ne uz ko paļauties. Un sekas ir tādas, ka pienāk pieaugušo dzīve, un tu, kā sieviete, esi attiecībās, tu esi blakus cilvēkam, bet tavā ķermenī joprojām dzīvo tas mazais bērns, kurš neuzdrošinās atvērt durvis. Partneris var būt labs, sirsnīgs, pat ļoti klātesošs, bet tu viņu nejūti. Tu viņu nepielaid sev klāt, tu nejūti drošību, pat ja tā ir. Tu nejūti tuvību, pat ja viņš to sniedz. Un dzīve kļūst par tādu kā izdzīvošanas režīmu, skaisti no malas, bet iekšā tukšums. Un šis pats iekšējais noslēgums bloķē arī naudu, jo, lai nauda plūstu, tev ir jābūt atvērtai saņemšanai. Bet, ja tava sirds ir aizslēgta, tad viss, kas ienāk, atsits tā kā pret sienu. Bet, kad tu sadziedē sakni, tu beidzot jūti mieru attiecībās. Tu vairs neesi vientuļa sala. Tu esi piezeme, kurā ieaugt drošība. Un atšķirs viss – tuvība, ķermenis, attiecības un arī tavas finanses. Ja jūt, ka šis ir par tevi, tu vari sākt ceļu pie sevis. Aicinu tevi uz konsultāciju.